gaisma, visiem labrīt, un mēs braucam uz pēdējām dzinēju medībām. Sen neesam tik uz šodien dzinēju medībām. Arnes sarūpējis ir ar draugu atbalstu mazu dāvanu. Tā kā skatīsimies, kas tā pa dāvanu būs, bet ieskicēšu nedaudz, kas tā varētu būt. Un tas ir kaut kas tāds. A kā izskatīsies finišā, nu redzēsim. Braucam! Neticams fakts, bet šodien no rīta ir mīnus 14,5 grādi. Tā vismaz man rāda. Bet dzidra debesis iespējams šodien mums spīdēs saule. Pirmais no medniekiem ir priekšnieks. Priekšnieks ir pirmais. Čau, priekšnieks, čau. Protams, nu kurš tad vēl? Kurš braukā pa naktīm un kurina krāsniņu te? Vot uzviens. Ir vēl viens priekšnieks. Tas arī vecais priekšnieks atnāk. Tas arī vecais. Tā, es ieliku tev. Nu ko, mēs atbraucām palenkt. Lenksim, paties kā suns priecīgs aiznesās. Viņai daudz neko nevajag ēst iedot. Tikai iedod paskriet, pasties, kā priecīgs sirien. Jā, foršīts. Tikko stirnu bārs paskrēja garām mums tieši. Nu ko, ejam, skatāmies, kas mums ir, kas te notiekās. Iesim lenkt, apskatīt, kas darās mežā. Nu, precīzi, es esmu uz lidlauka malas, iešu pāri lidlaukam. Skatīsim, kas tur būs. Ir pēdas, nav pēdas. Tur tālumā var redzēt divas stirnas barojās. Nu čau, Vaņa! Čau, čau. Tā. Viens briedis tajā pusē un tas arī viss. Tur arī cuks ir, saprot, 2 cukas. Bet pēdus uz šito pusi neviens nav. Ārā nav gājuši. Tad ir iekšā. Es liku, visas rācijas smuki stāv, viss ir salikts, labi redzams, pārredzams, uzliekams. Nu jā, nu skaidrs. Nu tik lieliski izstāst. Abrīnojums. Vienkārši kārtība. Baigi klusi šodien jūs esat. Jūs neko neapspriežat. Augsts droši, ja jūs saprotat, ka dubaks ir ārā. Jā, tas gan priekšnieks. Nesatiksimies. Kristap. No kurienes tu esi, Kristap, iesmednieks? No kura lūdzu? No Tumes. Tumes. Tāds, laikam, tu esi bijis šeit vispār? Mednieku mājā, jā, bet uz medībām neesmu. Nē, tātad mājā ir bijis uz medībām pirmo reizi. Jā. Visas cerības uz tevi šodien. Netērē lodes. Viss saka, šauj garām, nešauj garām. Netērē vienkārši lodi. Viss. Priekšnieki. Uzmanies pie mums vēl, Sarāna. Mums te nerunā rūpie un... Jā, rūpības nedrīkst. Un nerunā neko tādu. Pret medību noteikumiem jau. Medības galu galā. Nu, forši, nu dzinēja viena malača saime, es pat teiktu tā. Viņa ēd desas, dzenā zvērus.
un dāvans mednieku klubam, kurā paši piedalās. Paldies! Ideāli. Ot, mēs esam tad uz pusēm visus smuki sadalījuši un dāvana tūlīt tiks pasniegta. Tad, kad sastāsies visi bariņā. Neaizmirsu. Un uzlādē pat 2 baterijas. Jums nevajag tā dodas. Šira, čau, suns, čau, jā, čau. Šodien būs, jā, mālacis, jā. Tu jau šodien gatavs atkal darbam, jā, gatavs darbam. Tumes kolektīvu vadītājs Kristaps kolēģija pie mums ir ieradies. Tieši robeža nav, bet tuvu viņš ir. Un, protams, Kalniņānis ar Disleru Andi un Džūkstes kolēģi mūsu atbalstītāji, kas mums baro ar kravām, ved mums barību. Tik daudz labu lietu, kā šajā sezonā ir noticis, un tiešām visiem paldies. Protams, sapulcītē mēs paši runāsim par to, kas mums stāv, bet tas, kas ir mednieku mājā izdarīts šogad, ir ļoti ilgi gaidīts, un viņčas ir sariktētas, un mūsu elektriķiem Vilnim ar Uģi, paldies, kas ir elektroniski. Es esmu paņemts, man viņš runā. Kas man jādara? Projektu vadīšanu par viņšiem jāsāk materiāls no Rīgas ar rūpnīcas transportu un izķēdams norāls interešu konfliktā. Nefilmēt. Protams, saņemot pārmetumus, Priekšnieki, mums ir liels pateicības un gods pusietu klubam kādu skaistu zīmi, ko nomainīt tās lampiņas vietā, uz kuri vienmēr jūs skatāties tur, ko jūs redzat. Tātad, lūdzu, šis gaismeklis, lai nes gaismu jūsu klubam vienmēr. Apgāzīs Aivar, ka nenāk kāds ārā. Šīs sezonas pēdējās dzinēja medībās vienā no labākajiem Latvijas mednieku klubiem Pūras mednieku klubā. Sveiks! Es atvainu. Viņš nokavējās. Šodien būs jautrās dzinēja medības. Ziniet, kas jautrību uzsitīs Toms. Medījumi dod mums šodien. Neieved mūsu kārdināšanā un atpestī no ļauna nodoma. Medīt nepārdomāt un savainot medījumos dzīvniekus. Un piedod mums mūsu garām šaušanu. Kā arī mēs piedodam visiem garām šāvējiem. Esiet drošībā, ejiet ar mieru, šaujiet garām. Āmen! Vēja nav, skaņa ļoti labi dzirdama. Kā tur dzinēja iet un bļaustā. Dzirdējāt, jā? Kaut kur iet lapsa. Bet pa lapsu pirmajā. Labs pirmais šājiens nevar būt. Jā, nevar šaut, tā kā viss kārtībā. Lapsa ir lapsa. Šādi pirmo veidu. Šodien ragana, bet no otras puses. Sen nav dzīts jau, nezinu, gadus 2 mēs neesam gājuši. Jā. Noliksim garo tur, kur vajag, un viss būs labi. Šodien priekšnieks uzdeva uzdevumu visiem, lai neviens nekur nesteidzās. Nenolikt nevienu mednieku pie lauva. Šodien baigais klusums mežā. Un tā, un svaigu pēdu arī tā baigi neredzās. Tikai ļoti labu dzinējs dzird. Jā. 2 egles un tāds liels akmens apakšā kaut kādā kulta vietā. Rīktīgi.
Bet tu mēs labi sapratām, davai. Nu, ruk, nav neviens ruk, nav pēdu, viena zaķīša pēdas te bija. Nu, labi, mēs ejam, turpinām iet tur. Bet lēnām un bez steigas. Lēnām. Jā, priekšniek, viss notiek lēnām, šodien saulītē, silti, fantastiko. Nu, davai, Gigants rāda klasi, jebait, kā pa... Oi, jop, to ir gandrīz iegāzās iekšā. Bet te jau nevar, viņam ir svars kāds 120, tev ir 120 kg. Nē, tas tikko. Viņš liels, bet tu nos... Gigants. Saula aizsardz, ne? Tur nav bies ledus. Uzsita kāja, paskaties. Ne... Oi, tev jau garie zābaka aiziet tikai. Oi, te jau. Nu, vo. O, bet te var tik pāri, jā. Jā, kāpjot, tu taisno. Meitene smukajās biksēs, kuras paliks neties, jau jānāk uz šeien. Nē, nu kāp. Jā, tur var es arī nāc un tad lec uz to zāli. Nu, es filmēju akšanam jābūt krīt iekšā ūdeni. Oi, biks neties, es te peldu jau. Hubā! Oi, viss paveicās, viss labi. Es būšu pie dīņa jau gads būs uzceļā. Jā, ko uz valkiem būdu viņi jau divi, ja? Jā, viņi būs uz valkiem. Mežu. Labi, no manis uz mājas mums pareizi. Andrejs, tev ir pa kreisi, mājas tev ir pa labi. Čoženē. Nosēdies ar skatu. Iepriekšējais bija tikai stirnas. Un uz pulkstens 2-3 Tā kā pāri pa kviesu gaidām lauku, startu. stūrus un mēs Nu, paskat, kādas garšīgas auziņas te ir, rekur. O! Ņem. Nu, bet nav te pēdu tā, ka būtu nopēdos. Kāpēc no labās un brīvas pēdas aiziet no manīm pa kreisi uz dzelzceļa? Nu, pat pie Barotavas nav pēdu. Un tas taču vispār kaut kāds unikums. Tas jau ir aizdomīgi. Pirmais šāviens atskanēja kaut kur tur. Mēs ejam šādi. Rasmus, tev būs izgājis, tev jāgriežas ir pa labi. Suns kaut ko tur dzen. Kartē, kur ir toms un neņi tomam, te pa labo pusi. Armija kaut ko tavā pusē šūkrēja, kas tur notiek? Priekšā reja aizskrēja pa kreisi uz ceļa pusi, bet es neredzēju neko. Bet tēši aizskrēja uz galciem pusi. Nu, vēl pagaidām mēs neredzam. Turpināties. Tātad viens šāviens, tas, kas bija pa briedi. Un iespējams briedis ir kaut kur apstājies. Suns tā kā gājis pa pēdām, kamēr viņš gāja, viņš rēja. Tad, kad bulls apstājās, suns vairs nerēja. Ticamāk, ka viņš tur apgulās un palika. Nu, pēc tam būs medniekiem jāiet skatīt. Bija... Kur Lora arī tikko apstājās. Viņa ir praktiski pie tā līkuma, kur ir Aivara Barotava. Viņa tur apstājās. Un Priedz redzam būt, ka ir nokrits. Nu, viņam tā kā redz vairākas reizes trāpīja viņam. Nu, bet es sapratu, Lora, kāpēc tas apstājās. Tas bija jau patiskā. drāma, atkal drāma kaut kāda. Visi kaut ko meklēs, kaut ko skatīs. Viņi tur bišķiņ pasēdēs un tad nāks apakaļ. Ok. Labi, nu mums ir skaidrs, kas ir. Briedis kaut kur ir, kur suns viņu paņēmis un noķērs, to mēs vēl nezinām, bet viss būs kārtībā. Būs. Labi. Kāda tā? Nu, viens ir, jā. Nu, viens. Pēdējais mastings. Pēdējais mastings ir. Iespējams pēdējais. Varbūt vēl viens maziņais būs. Bet pagaidām tas ir lidlauks. Wow! Aiziet. Viss ir ļoti labi.
Vairis Toms uz to galu pār laukam paņem meitenes, ja, tad līdz, kas tur bija, kurus mēs saskaitījām. Jā, tad ejiet uz to, jā, pār laukam uz to pusi, jā. Lidlauks ir trakais mazs, tur vienkārši ir briesmīgi krūmi. Vienmēr pa krūmiem jāgāž. Tā kā jā, kaut kā mums būs tūlītās. Tik bieži ejot kopā ar vieniem tiem pašiem cilvēkiem medībās, mēs jau saprotam, kas kur iet, tikai pēc tā, kā viņš bļauj. Līdz kaut kur tur paņēma. Kušu? Jāni, jūs tajā malā bišķi pagaida. Jā, sapratu, gaidām. Stirnu pēdas ir, bet lai kaut kas vairāk nav. Jā. O, liksdiņa atkal kaut kur kokā. Kur tur augšā. Liksdiņa. Kur tur tā ir liksdiņa. Smalāk. Nē, viss labi, bet, es saku, tā cūka nepaskarēja garām. Tā mēs pēdas redzētu, ka viņš ietu pa kreisi. Nā. Suni dzen. Nu, kas tur ir? Kas tur ir? Nekā tur nav. Viņi kaut kādas pēdas tur savoduši, bet nekas nav. Ogle, kur tu skrien līdzi? Aiziet meklēt uz citu pusi jāiet. Visi kā viens. Jūs ievāciet, iekasējiet naudu, te stāvēt, ko koki jums ir, jums jāstādiet. Pūšat mums, lūdzu, uzpūšat. Nav. Tas nekas, man pa ceļam izmetīs viņu. Jā, dzirdējāt, jā? Es ar viņam vispār negribu braukt. Dzirdējāt? Viņš pateica, brauc, tev izmet vienkārši no mašīnas ārā. Nu, nafik, es labāk paiešu malā. A to man arī izmetīs kaut ko. Jā, bet, nu, tas ir riktīgs. Vecais kaut kāds. Bet boiga liels, ne? Tā jau kopceļu. Gigā. Šitā jāliek pēc viens, jā. Pasiet, cik es esmu maziņš pie giganta pleca. Es ņem zem pleca esmu vispār. Dzēsteļu pārvaldes kombināts veids apsekošanu ar 17 apsekotājiem. Kombināta dalībnieki visi saģērbušies pareizajās formās un izskatā un iet apsekot dzelzceļa līniju. Suņu drošībai. Incīts paliks uz nākošo gadu. Nu ko, pēdējais iespējams mazs, nu tur jau kā nolems priekšnieki. Tā kā sezona nebija slikta, zvēri bija, kaut kad vairāk, kaut kad mazāk, bet bija, gaļa bija, desas bija, vispār viss bija skaisti. Nu, paldies, ka seko un skaties, un uz šitās notis viss nebeidzās, Arnis turpina dzīvi. Arnim ir vēl ritens, sups, skriešana, iešana, braukšana, īsāk sakot, seko, pieseko, skaties, baudī, piedzīvo un tiekamies, kad tiekamies kaut kur mežā, uz ceļa. Tā kaut kur, vienkārši, dzīvē, pa skaisto. Visiem saulainu un gaidām silto vasaru. Pagaidām tā. Jāni netic, viņa dirš, viņa reāli dirš. Šoreiz es Arnim noticēju. Nāk apskatīties. Zemtiņu ārā. Atkal vēl ir atkal tā sūtīt. Šodien visus tādas jautras nots. Šodien vienkārši mums galvenais busiņa un cilvēku vadātājs, jā. Viņam vienkārši jautras noskaņojums. Un tāpēc arī mums jautras noskaņojums. Šodien es visiem dzinējiem izdotu pa medaļai. Nereāli visi precīzi iet, kur pateikt, tur aiziet, tur nemaina nekāds virziens. Vienkārši reāli skaisti, šodien skaisti dzinēji darbojās. Ļoti skaisti. Es nezinu, kāds iemesls.
Bet dzinējiem ir 3 šāvieni. 4, 5. Atsitiens, pilnīgi atsitiens bija. 7. Jā, 8. Kā dzinēji saka, tur kaut kas notiekās, visticamāk, ka kāds nevar trāpīt. 8 šāvienus izdarīja. Nu, es domāju, ka vairāk mednieki. Viens briedz, smuku vēl guļ. Perfekt. Viens ir. Otrs arī guļ. 2 ir. Brīnišķīgi. Garšīgais, tu pacenties. Malac. Bravo. Malači. Aizgai pārējie vai mastaigai? Nu lieliski! Nu, ko es varu pateikt? Viss bija lieliski. Sezonas sākums, sezonas beigas arī ir lieliskas. Šodien viss ir lieliski. Nu, izņemot šitos te krūmus, pa ko jāiet, bet viss pārējais ir lieliski, jā. Paši redzēt, pa ko mums jāsteigā te, jā. Un tas nav krūta, jā. Jā, nu ko, pagājušreiz arī šeit bija gan meža cūkas, tur viena, un arī brieži bija, tā kā viss ir skaisti. Nu, es šodien saku, kad viss ir skaisti. Vēl 2, tad mums 3 brieži šo nomedīt, un tas ir forši. Saule lēnām iet uz rietu, un arī medības lēnām iet uz savu loģisko nobeigumu. Jā, viss bija forši. Arī šodien atkal bija skaisti. Patīkam pastaigāt. Vēl šodien tāds laiks, brīnišķīgs kārprāts. Tātad vēl gribēju pateikties par izkārtni. Par izkārtni jāpasakās, protams, Arnim, protams, Tomam, protams, Jānim, protams, tad jāpasakās vēl Artim Miklam no Gūdstīlam vienkārši super laiku. Apskatieties mājaslapu, un ja jums kaut ko no metāla vajag, Gūdstils, tas ir super Gūdstils. Vairim ļoti skaisti, visu izdarīja, palīdzēja. Jā, paldies visiem tiem, ka bija iesaistīti šajā mazajā projektā. Jo visi tiešām izlīdzēja, un es paspēju laicīgi. Man nesanāca ļoti skaisti uzlīmēt uzlīmes, bet jūs piedosiet, pēc tam pārlīmēsim, būs skaistāk apsolas. Jā. Dzinējs gigants, pasties, viņam koki tā kā mazs, liela ēgala, priekš viņa tas ir tā kā nekas. Gigantam vārds ir kā? Reinis. Kapteinis Reinis, sapņu kapteinis Reinis. Man dēl ar sauc Reinis. Viņš arī lielāks nekā es uz galvu, bet šis ir uz 2 galvām lielāks. Tas ir gigants Reinis. Reinis vispār ir baigi labais vārds, jā. Tā kā, ja Reinī tu skaties, tad sveiciens tev dēliņi. Vai? Un vilciens ceļo tālumā. Jā. Tur jāuzmanās ar iešanu, tā kā nevajag īpašumos iet iekšā. Sandus jau pazīst Armandu. Neiet svešos īpašumos. Nu, mazos. Nu, iespējams pēdējie dzinēja medību šodienas metri. Pēdējie metri. Un mēs esam no masta ārā. Toms priecājas, jo mēs esam finišā. Ko visi uz kasti? Visi salīdīsim kastē. Rodeo! Tā ir labākā vieta, blē. Jā. Tā lai nepuši. Nu ko, kolēģi? Šis gads, šī sezona ir lēnām iet uz baigo straujo norietu, un es jūs visus apsveicu ar šodienu. Un viss bija skaisti. Un vispār mums bija visiem forši, ne? Jā, tā, šitas gads bija baigi labais. Visu paspēja. Iesvīt, paist un nogūt. Jā, visu. Mēs izdarījām visu. Krīsts nenāks, načur! Jā. Saulīt forši, dienu vienkārši fantastiski.
Šitas ir monsters suns, šitas ir monsters suns. Tas ir labākais suns, kas ir. Jā, labs. Jū. Mums tāds gigants tik maziņš palicis. Mums šis taisnojies, pušīt. Ko Kris teiks? Kā pagāja sezons? Viņam šodien sūdīgi kaut kā izskatās. Viņš vajag klusēt, nav tik priecīgs nekā agrāk visu laiku. Jā, viss bija skaisti. 0,7 trūks, tāpēc. Nu, šito es izgriezīšu, jā. Jā, es ne minūti nenožāloju atbraukt. Nu, bet cik tu... Būtu nožālojis, nebūtu atbraukt. Sočs nebūtu. Šodien tas ir kaut kas skaists. Nu tālūk, jā. Tas bija forši. Tā kā ejiet uz medībām un būsiet prieku, baudu un ja visu pārējo. Super. Nu, skatāmies, kā Jāņem klausa. Pirms tam atslēga arī Ko viņš šauj? Es neredzēju. Pa ko viņš šauj? Reku skrien. Nu, kur tā? Nu, tagad es ne... Tur jau lielākā iespēja ir iekšā. Lai būtu uz 3. Tas vēl nav beigas. Vēl viens pēdējais masts. Tā kā valdē. Nu, ko pēdējais incīts, pincīts, var sakot. Pēdējais incīts mums maziņš tāds kriksīts, ko pagājušajais mums nesanāca. Tā kā, nu, kalniņa neveiksmīgā vietā, bet šoreiz viss būs kārtībā. Mēs varēsim visu izdarīt tā kā vajag. Kalniņam sveiciens. Nāc uz zinēmedībām. Neesi vienpatis. Jā. Nu, šitā incīšu daļa tā kā parkāja pastaigāties vienkārši tā kā. Saprast, kur viņš jāiet? Jā, mēs jau ejam, mums viss kārtībā. Ozols, oh my god. Tas ir ozols, skaists tāds kupuls vispār. Zīmīts nav, ka dižozols, bet es domāju, ka tas ir, jā. Dzirdēju, jā. Nu. Sezona galā. Tu esi apmierināts ar sezonu? Jā, kādu vainu. Tas Mums jau vēl nav beigusies, uz gaidu vēl var iet. Viņš ies uz gaidu, es vairs neko negaidīšu. Paldies un tiekamies rudenī. Čau. Nu, skaisti, pasties, kāda roga ir normāli. Tas tāds lielais. Šito mēs arī dzīvot, jā? Jānīt. Nu, tas ir finišs, tas ir sezonas finišs. Jānīt. Visu Vienu dīrājām nos pavisam, un 2 atstājām, tos dosim prom. Un tad no to vienu uztaisīsim katram puskilograms kupā. Super. Upāti ir baigi labi. Jā. Nu, tā, ka jūs visi esat satējuši. Es zinu, kas te bāra. Reksnieks vāra gaļu. Reksnieks uzvārīja visiem gaļu, visiem uztaisīja ēst. Noblēza šodien lielāko briedi. Par to godu viņš uzliek Arnim bez miltiņiem šito te. Jā, ārprāts, cik izskatās garsīgi. Vēl šķidrumiņu lūdzu. Laba zupiņa, vienkārši brīnišķīga. Oi. Tur vēl makriņi ir, jā? Jā, es iešu makaroniņiem pakaļ. Es eju makaroniņiem pakaļ. Es eju pakaļ makaroniņiem. Ei, tu noskat tev garšīgu zupiņu. Atver makaroniņiem. Atver makaroniņiem. Oi, un iebarās. Iebarās smuki makaroniņi. Un ieliekas. Tagad nē. Pirms vakariņā.
Tas taču lieliski. Gas varbūt labāks par to. Tikai divi šādi var būt labāki par šo. Uz šitās besīgās nots, jā, tāpēc mēs varētu visu beigt. Mēs nevaram beigt, jo priekšnieks runā. Bišķi pagaidām. Arnis vienmēr saka, mēs tiekamies, kad tiekamies, vai ne? Jā. Un mēs tiekamies, kad? 1. oktobrī. Mēs tiekamies 25. gadā, 1. oktobrī. Nē, pirmajās dzinēja medībās. Pirmajās dzinēja medībās 1. oktobrī 25. gadā. Paldies visiem par šo sezonu. Aktīvistam. Labu apetīti. Labu apetīti. Labu apetīti. Paldies, paldies. Un 1. oktobrī, lai jūs šeit atkal būtu, jā? Visi, jā? 1. oktobrī 25. gadā. Lai slavēts tavais nātājs, kam alus kausi pildi. Lai slavēts tavais nātājs, kam alus kausi pildi. Līksmes pilnā visa nakts, līksmes pilnā visa nakts, līksmes pilnā visa nakts. No rīta esam skaidri, skaidri, skaidri. Līksmes pilnā visa nakts, līksmes pilnā visa nakts, līksmes pilnā visa nakts. No rīta esam skaidri, bet tas, kas savu necienā. Jā, nu noslēgums foršs. Paldies, ka skaties. 1. oktobra mums vēl, bet nu lai kā. Paldies, ka skaties un tā, davai čau.